Bībele ir vienīgā grāmata, kuru tu nekad nevarēsi pabeigt, jo tā ir dzīva. Tā tev uzrunās no jauna katru reizi, kad tu viņu lasīsi. Tas notiks arī šodien, tāpēc es aicinu kājās piecēlušies, izlasīsim dažus pantus no Pāvila vēstules Kolosiešiem, 2. nodaļas, no 14. līdz 17. pantam. Kolosiešiem 2, no 14 līdz 17. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pieneglodams pie krusta. Viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja pār tām uzvaru Kristū. Tad, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām, vai jaunmēnes svētkiem, vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristū. Debes Tēvs, paldies par šo svētdienas nošķirtās dienas brīdi, kurā mēs varam pulcēties kā draudze. Paldies, Kungs, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs, ka tas darbojas pats. Un tā ir man vienīgā cerība arī šajā rītā. Es lūdzu, Kungs, ka caur manu nespēku Tavs spēks varētu varants parādīties caur Tavu vārdu. Lūdzu, uzrunā mūs katru tā, kā Tu to vēlies. Un lūdzu, svētī savu līgavu, savu draudzi šajā rītā ar to patiesību, kura šķīstī to, kura virza tās svētapšanu. Lūdzu, uzrunā mūs katru. To es lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. – 1933. gadā Viljams Džojs, kurš kļuva pazīstams kā nacistiskās Vācijas angliski runājošais propagandists, bija amerikānis, kurš pieteicās Lielbritānijas pasei, un, lai to iegūtu, viņš nepatiesi norādīja, ka ir britu pavalsnieks. Viņš pats ar savu roku parakstīja pases pieteikumu, un viņa viltība vainagojās augļos, viņš saņēma loloto britu pasi. Kad sākās Otrais pasaules karš, Viljams Džojs aizbrauca uz Vāciju un no Berlīnas radio ēters propagandēja nacistiskās Vācijas labā. Pēc kara viņu sagūstīja sabiedrotie spēki, un viņš tika tiesāts Lielbritānijā par valsts nodevību. Te radās juridiska problēma. Kā amerikāni var tiesāt par Lielbritānijas nodevību? Un viens no izšķirošiem apstākļiem bija tieši viņa paša parakstītā, iegūtā britu pase. Tiesa uzskatīja, ka ja viņš bauda Lielbritānijas pases aizsardzību, tad viņam ir arī jābūt parādā uzticībai britu kronim. Un tā Viljamu Džoisu notiesāja par valsts nodevību un 1946. gadā pakāra. Viņa biogrāfs Naidžels Fandels par Džoisas pases pieteikumu raksta šādi. Viņš būtībā bija neapzināti parakstījis pats savu nāves spriedumu. Viljams Džojs ir tikai viens piemērs tam, kāda ir mūsu cilvēku daba. Tādi būtībā mēs visi pēc savas dabas esam. Mēs esam viltīgi. Mēs vēlamies iegūt labumus, vienlaikus izvairoties no atbildības. Bībelē mācītāja grāmatā 7. nodaļā ir teikts, tik to redzes esmu atradis, ka Dievs cilvēks ir radījis taisnus, bet viņi paši ir izgudrojuši visādas viltības.
Dievs mums ir devis šo dzīvi, no kuras mēs ņemam, iegūstam tik daudz labuma, tik daudz baudu. Bet ir tas jautājums, kā ir ar to atbildības pusi? Kā ir ar Dieva likumiem, kas ir tā mūsu atbildība pret viņu? Un šis stāsts par Williamu Joyce un arī šīs cilvēku daba, šī cilvēku viltība aizved mūs pie šodienas teksta, kuras lasīju no Kolosiešiem 2. nodaļas. Un tajā mēs redzēsim, ka mēs savā viltībā esam arī parakstījuši savu nāves spriedumu. Un ko Dievs ar to iesāk? Un vēl mēs redzēsim, ka Sātans, kurš pats ir viltību lielkungs, viltību tēvs, melu tēvs, pats tiek apvests ap stūri. Un no šodienas teksta es vēlos izvilkt 4 punktus, kurus mēs aplūkosim. Un pirmais punkts ir likuma parādraksts. Tātad šodienas teksta 14. pantā mēs lasām par šo parādrakstu, un es nolasīšu vēlreiz šo 14. pantu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. Šis ir ļoti interesants pants. Šeit ir minēts kāds parādraksts. Parādi rodas no tā, kad ir kādi noteikumi, kas vai netiek pienācīgi izpildīti, vai arī matemātiski vai ekonomiski runājot, ir zaudējumi, kuri pārsniedz ieņēmumus. Tādēļ mēs paliekam mīnusā, izveidojas parādi, izveidojas parādraksts. Un šis vārds grieķu valodā ir heirografon, kas sastāv no 2 vārdiem – heir – roka un grafo – rakstīt. Tātad burtiski šeit ir runa par dokumentu, kas ir ar roku rakstīts. Daudz vairāk uzsvars ir uz to, ka ar roku rakstīts nekā runa par parādiem. Tas, kā ar roku rakstīts, tas jau nepārsteidz, jo tajā laikā viss tika rakstīts ar roku. Bet kas pārsteidz ir kaut kas cits, un proti, kurš ir šī parādraksta autors? Kura rokraksts ir pieminēts šajā dokumentā? Klasiskā interpretācija, kurai arī piekrīt lielākā daļa teologu komentētāju, saka, ka parādraksta autors ir pats parādnieks. Šajā ilustrācijā parādnieks tātad ir cilvēks, tu un es, un kreditors, jeb tas, kuram ir parādā, ir Dievs. Šis teikums ir uzbūvēts tā, ka šī parādraksta autors ir pats parādnieks. Cilvēks. Cilvēks pats ir sarakstījis ar savu rokrakstu šo sarakstu ar parādiem. Un tā bija pieņemta prakse grieķu romiešu kultūrā. Mēs pat kaut ko līdzīgu redzam Bībelē, kur Pāvils raksta Filemonam, un viņš raksta tā: ja tev viņa, tas ir kāda darba biedra dēļ, ir radušies zaudējumi, vai viņš tev ir ko parādā, pierēķini to man. Es, Pāvils, rakstu pats ar savu roku, es samaksāšu. Kaut kas līdzīgs šeit parādās mūsu šodienas tekstā Kolosiešiem. Tu un es, mēs rakstam, mēs apzināmies, mēs esam parādā, mēs parakstamies, ka mēs samaksāsim. Kaut kur dziļi sirdī mēs atzīstam, ka mēs esam parādā. Jautājums ir, vai mēs tiešām atzīstam, ka mēs varēsim samaksāt? Vai nav tā, ka katrs cilvēks, arī tu un es, un pat neticīgie, kaut kur dziļi sirdī veido šādu rakstu? Jo dziļi mūsos Dieva likumi čukst un liek atzīt, ka mēs esam vainīgi Dieva likuma priekšā. Pāvils, tas pats Pāvils vēstulē romiešiem 1. nodaļā raksta, viņi, un šeit viņš runā par pagāniem, bet šis attiecās uz cilvēku kopumā, viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs.
Bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. To apliecina arī viņu sirdsapziņa un viņu domas, ar kādām tie cits citu vai nu apsūdz vai aizstāv. Vienalga ticīgs vai neticīgs, jūds vai pagāns, visi cilvēki staigā pa šo dzīvi ar šo Dieva likumu sirdī, un tāpēc sirdsapziņa spēja arī runāt uz to. Jau no paša pirmā cilvēka, un par to arī runā mūsu ticības apliecības 1. pants, Dievs deva Ādamam vispārējas paklausības likumu, kas bija ierakstīta viņa sirdī un īpaši pavēli neēst no laba un ļauna atzīšanas koka augļa. Ar to viņš saistīja viņu un visus viņa pēcnācējus pie personīgas, pilnīgas, precīzas un pastāvīgas paklausības. Apsolīja dzīvību par tās izpildīšanu un piedraudēja ar nāvi par tās pārkāpšanu, un apveltīja viņu ar spēku un spēju to ievērot. Tad mēs redzam, pirmais likums bija ierakstīts sirdī. Kad vēl nebija Sīnai akmens plākšņu, kad vēl nebija papirusu ruļļu, tad jau sirdīs bija ierakstīts Dieva likums. Un tas, ko sirds dzird un redz un piedzīvo, tā to piefiksē šajā parādrakstā. Dieva noteikums, kas tiek vērsti pret mums, šeit ir teikts, vērsti pret mums. Mēs varētu jautāt, bet Dieva likums ir slikts, ka viņš ir vērsts pret mums. Tie tiek vērsti pret mums tādēļ, ka mēs viņus pārkāpjam. Un mūsu sirds to redz, mūsu sirds to piefiksē. Un vēlāk, kad cilvēks atgriežas pie Dieva, tad viņš arī spēja šo parādrakstu atzīt ar savu muti. Viņš spēja pateikt Dievam, to, ko man sirds ir sarakstījusi, piefiksējusi, to es atzīstu, tā ir mana vaina. Un tāpēc tie, kur piesauc kungu ar savu muti, atzīst viņam savu vainu, viņiem ir cerība tikt glābtiem. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums. Tāpēc, ka viņi ir pierakstīti ar roku, tādēļ vēl vienam vārdam šajā teikumā ir liela nozīme. Vārds izdzēsa. Šis ir ļoti īpašs vārds šajā tekstā. Pāvils nesaka, ka parādraksts tika apmaksāts un tagad glabājas Dieva arhīvā ar atzīmi samaksāts. Nē, viņa apzīmējums ir daudz radikālāks. Šis apsūdzošais ieraksts ir padarīts nesalasāms. Šis vārds izdzēsa arī sastāv no diviem vārdiem, līdzīgi kā latviešu valodā, eks, ārā jeb prom, un aleifo, svaidīt vai ieziest. Būtiski šis vārds nozīmē noslaucīt jeb izsmērēt. Tātad Dievs izsmērē šo mūsu parādrakstu, padarot viņu nesalasāmu. Senajā rakstīšanas praksē tinte uz papirusa varēja tiešām tikt nomazgāta, jo tā izplatītā melnā tinta bija oglekļu bāzes tinte un tās pigments atradās uz papirusa virsmas, nevis iesūcās tajā kā modernā tinta papīrā mūsdienās. Tā kā rakstītais vairs nebija salasāms, ja tu viņu izsmērēji. Un tā Pāvils saka, ka Dievs izsmērē šo sirds diktēto ar roku rakstīto parādu rakstu. Izsmērē tā, lai apsūdzētājiem tas vairs nav salasāms. Un šo izsmērēto nesalasāmo dokumentu Dievs pienaglo pie krusta, pie kura karājas viņa dēls uz nāvi. Ar to viņš publiski apliecina, ka šo cilvēku parāds pret viņu ir tiešām dzēsts. Un šiem cilvēkiem, kur starpā arī esat daudzi no jums, no mums,
Šī ir vislabākā ziņa pasaulē. Vislabākā ziņa pasaulē, jo mūsu glābšana tagad ir droša uz mūžu. Lai to atceltu, kādam būtu jāatgriež pie krusta, jānoņem šis pienaglotais dokuments un jāatgriež izsmērētais teksts. Tā ir labākā ziņa pasaulē. Un vienlaikus tā ir visšokējošākā ziņa kādiem citiem. Un tas mūs aizved pie otrā punkta. Likuma vara. Kas notika ar likuma varu? 15. pantā. Viņš, tas ir Dievs, atbruņoja visas valdīšanas un varas, un tās atklāti kaunā likdams svinēja pār tām uzvaru Kristū. Šis jūsu rakstītais papīrīts ar visiem tiem jūsu parādiem bija eksistenciāli svarīgs dokuments jūsu parādu piedzinējiem. Tagad, ieraugot šo izsmērēto nesalasāmo, publiski uzkārto krustā Golgātā dokumentu, viņi atskārst, ka ir atņemta visa vara pār jums. Kas ir šie parādu piedzinēji, šīs valdības un varas? Grieķiski šie vārdi nozīmē pārcilvēciskās, garīgās varas. Par to Pāvils raksta mazliet vairāk kādai citai draudzei, proti Efesā, 6. nodaļā. Ievērojiet, šis teikums sākās ar bruņojieties, un iepriekšējais pants bija arī minēta bruņošanās, jeb atbruņošana. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Izklausās, ka šeit ir kaut kāds ļoti bīstams ienaidnieks, ka ir visiem ieročiem, ne tikai visiem cilvēciskiem ieročiem, bet Dieva ieročiem jābruņojas. Te ir kāds ļoti bīstams ienaidnieks. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Tad šīs valdīšanas un šīs varas ir Sātana tumsas armija. Tie ir gan garīgie dēmoni, bet arī cilvēki, kuri tiek Sātana virzīti un vadīti, lai cīnītos pret Kristus patiesību šajā pasaulē. Un šis pants sākās ar vārdu bruņojieties. Un vienlaikus mēs lasījām, ka Dievs ir atbruņojis. Tātad bruņojieties, bet neaizmirstiet, ka Dievs jau ir atbruņojis jūsu ienaidnieku. Cik nevienmērīga cīņa tā kļūst. Jums visi Dieva ieroči, viņiem visi ieroči ir atņemti. Un tas, kā viņš ir atbruņojis šo viltnieku, ir fenomenāls, Dievam raksturīgs, Dievu pagodinošs gājiens. Dievs burtiski, varētu teikt, apmānīja viltnieku un melu tēvu Sātanu. Krusts, kas ārēji izskatās pēc uzvaras pār Kristu, patiesībā kļūst par Kristus triumfu pār šīm garīgajām valdībām un varām. Golgātā notiek tāds pēkšņs pagrieziena punkts, kā tādā izcilā filmā, kurā stāsts negaidīti atklāja kādu ilgi aizsaktu noslēpumu. Un tas noslēpums ir šis. Dievs līdz pēdējiem slēpj patieso iemeslu, kādēļ Jēzus dodas pretī Golgātai. Mēs šodien to zinām, mēs atskatāmies atpakaļ, mēs šo filmu esam redzējuši. Bet viņš to slēpj tā, ka pat acīm redzot Sātans nesaprot, kādēļ īsti notiks šis Golgātas notikums. Tā ir tik liela gudrība no Dieva puses, vadot visu šo stāstu, šo scenāriju, ka pat
visgudrākais, visviltīgākais viltnieku lielmeistars nespēja saskatīt šīs likumsakarības. Un ja viņš būtu saskatījis, ja viņš būtu sapratis, viņš nemūžam nebūtu ļāvis Jēzum nonākt līdz šim Golgātas krustam, pie kura karājas mūsu parādraksti. To paskaidro Pāvils 1. korintiešiem 2. nodaļā, 7. 8. pantā, kas ir apbrīnojami panti. Paklausieties, bet mēs sludinām Dieva gudrību. Lūk, te ir tā Dieva gudrība, kas noslēpumā apslēpta, lūk, noslēpums. Tas bija apslēpts, ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai. Tas parādraksts, kas karājās tur augšā, tā ir mūsu godība, tas ir mūsu dēļ darīts, tas mūs paceļ tik nenormāli augstā apžēlotā pozīcijā. Viņš to bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaule tapa. Tātad tas nebija kaut kāds Dieva reakcija uz to, kas notika. Viņš to visu bija izplānojis. Tas bija scenārijs, gudrība, kura bija jau sagatavota. Un ko viņš saka tālāk par šo gudrību? Gudrību, ko neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis. Ja viņi būtu atzinuši, viņi nebūtu krustā situši godības kungu. Šie valdnieki, kuri domāja, ka mēs Kristu piestīsim pie krusta un tad viss būs atrisināts. Dieva visspējīgākais kareivis, viņa dēls, tiks nogalināts un viss būs atrisināts. Bet ja viņi būtu atzinuši šo gudrību, ieraudzījuši, viņi nebūtu pieļāvuši, ka Kristus tiek piesists krustā. Bet viņi to nezināja. Un viņu acīm Dieva gudrība bija apslēpta, kā tas ir miljardiem cilvēku šodien, kuri apcietina savus sirdis pret Dievu, labāk maldīdamies savā aklumā, savā pašgudrībā, sitot krustā Kristu, jo tas ir vislabākais scenārijs viņa dzīvei. Un tas ir apbrīnojami. Pat Sātans tiek apmuļķots. Šīs Sātana viltības tiek pagrieztas pret viņu, un viņš beigās attopās, ka ir noticis tas, ko viņš nekad nedrīkstēja pieļaut. Viņš taču tā centās Kristu novest līdz nāvei. Viņš zināja, ka Jēzus ir Dieva dēls. Kārdināšanā viņš saka, ja tu esi Dieva dēls, tad dari to un to. Marka evaņģēlijā 3. nodaļā mēs lasām, un nešķīstie gari viņu redzēdam, Jēzu redzēdam, krita viņu priekšā un kliedza, tu esi Dieva dēls. Šie nešķīstie gari ir daļa no tās tumsas armijas. Bet ja viens Sātans būtu zinājis, ka Jēzus nāve nebūs tikai viņa nāve vien, bet gan miljonu cilvēku nāve, kuri līdz ar Kristu augšām celsies, ar saviem parādrakstiem nesalasām izmērātiem. Viņš nebūtu rīkojies tā, kā Bībelē mēs redzam, viņu rīkojamies, piemēram, Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā augšistabā. Pēc vakarēdiena, pēc šī kumosa tajā iegāja Sātans Jūdā Iskarijotā. Sātans ieiet, jo ir tas mirklis klāt. Un tad Jēzus kaut ko apbrīnojami saka Jūdam. Viņš saka, ko dari, to dari drīz. Wow! Jēzu, tu šo noslēpumu tūliņ atklāsi ar šādiem teikumiem. Tu viņu iedrošini vēl. Viens no nesaprotamākajiem teikumiem Bībelē, nākamais teikums pēc šī panta ir, ka tie mācekļi nesaprata, kāpēc viņš to saka. Pat Sātans nesaprata to īsto nozīmi šim iedrošinājumam. Vēl mēs lasam Lūkas evaņģēlijā. Tad Sātans iegāja Jūdā, kurš sauc Iskarijots, vienā no tiem 12. Viņš aizgāja un sarunāja ar virspriesteriem un tempļa sardzes virsniekiem,
kā viņu tiem nodot. Un tie nopriecājās un savstarpēji vienojās, ka dos viņam naudu. Viņš piekrita un meklēja izdevīgu brīdi, lai viņu tiem nodotu, kad nebūs klāt ļaudis. Ievērojiet, viņi nopriecājās un prieks un slepenība. Tas ir tas, kā šeit notiek. Un cik ironiski, jo šajā 15. pantā mēs redzam arī prieku. Dievs pats priecājas, Dievs svin uzvaru. Un mēs redzam pretējo atklātību. Atklātībā, kaunā likdams, Dievs svin šo uzvaru. Un šī uzvara nav tikai mūsu uzvara, kur mēs varam priecāties. Dievs priecājās par to, ka notiek šī uzvara Golgātā mūsu dēļ. Un tā šī uzvara bija šoks šīm varām, jo šajā brīdī tās zaudē varu pār likumu. Likuma vara tiek pārnesta no viena uz otru. Staps, uz kuru Jēzus mirst, bija oficiāli nāvesoda izpildes vieta, pie kuras nereti piestiprināja uzrakstu ar notiesātā apsūdzību. Atcerieties, Jēzum arī tāds bija, kas tur bija rakstīts. Inrī, Jēzus Nazarenus Rex Judeorum, Jēzus Kristus jūdu ķēniņš. Līdz šim brīdim Sātans iespējams vēl priecājās, jo Inrī viņam ļoti labi dara. Viņam derētu jebkurš iemesls, jūdu ķēniņš ideāli. Bet ko viņš nesaprot ir, ka Inrī nav vaina. Tādēļ Jēzus mirst bez vainas. To apliecina arī tā laika augstākā juridiskā vāra Poncijas Pilāts. Tad Pilāts atkal iznāca ārā, tiem sacīja, redziet, es viņu vedu ārā pie jums, lai jūs zinātu, ka es neatrodu pie viņa nekādas vainas. Augstākā juridiskā vāra pasaka, viņam nav vainas. Par to rakstīja jau senie pravieši, kā Daniēls, kur viņš 9. nodaļā raksta, svaidītais tiks nokauts par ko? Par neko. Bez vainas viņš tiks nokauts. Ja Sātans būtu bijis labāks Bībeles vecās derības studētājs, viņš varbūt būtu savilcis kopā. Un to bezvainību apliecina arī pats Dievs tēvs, kurš 2 reizes saka, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Dievs, kuram ir maksimālie standarti, un viņš saka, viņš atbilst. Un Sātans, acīm redzot, to bija palaidis garā, tam nepievērš uzmanību, cik būtiski ir, ka Jēzus mirst bez vainas, bez leģitīmas apsūdzības. Jo tādēļ šī plāksne virs krusta ar to Inrī, viņa paliek kā brīva vieta, bīstami brīva vieta, kurā Dievam pienaglot kādu citu apsūdzību. Un tur viņš pienaglo mūsu apsūdzību, mūsu parādrakstu. Tik publiski, tik negaidīti, tik šokējoši Dievs pārsteidz Sātanu un viņu valdības un varas. Un atņem viņam visu likumu varu pār mums, atbruņo šos parādu piedzinējus. Un tas ir tik milzīgs triumfs, par ko arī šis pants saka, ka tas notiek publiski, tas bija kā romieši, kuri devās uz kādu kauju, un tad, kad viņi bija uzvarējuši, tad atgriezās pilsētā un veda tādu parādi caur pilsētāju, kurā viņi arī bija sagūstījuši ienaidniekus un publiski atrādīja. Un šeit notiek kaut kas līdzīgs, notiek šī publiskā atrādīšana, ka ir atbruņots ienaidnieks. Tas viss ir tik milzīgs triumfs, ka mums ir tālējošas sekas mums kristiešiem. Un tas mūs aizved pie nākamā punkta par likuma aktualitāti.
16. pants. Tad, lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnesis svētkiem vai sabatu. Ievērojiet pirmos divus vārdiņus. Tad, ņemot vērā visu šo Kristus darbu, tad, ko tas nozīmē? Ko nozīmē viss šis darbs? Tad, lai neviens jūs netiesā. Ja pats Dievs tevi ir jau tiesājis caur Kristu pie krusta Golgātā, tad neļauj parādu piedzinējiem vairs krāpt tevi. Mēs ļoti labi zinām, kādi krāpnieki apkārt blandās. Viņi mums zvana, viņi mums sūta īsziņas, viņi mums sūta ēpastus. Un arī man ir tā, ka man ir bijuši kādi auto stāvvietas sodi, kuri nav laicīgi apmaksāti, un tad man atnāk atgādinājums un parādu piedzinējs, un man ir jāpārbauda, vai tas tiešām ir leģitīms ēpasts, vai to nesūta kāds viltnieks, pirms es viņam skaitu šo naudu. Un dzīvot bailēs, ka Dievs man nav piedevis, un es neesmu pietiekami labs viņam, un man ir jābaidās par to tikšanos dienu ar viņu. Tā ir mūsu piekrāpšana. Tā ir apsūdzētāja krāpšana pret mums. Ja tu esi atdevis Kristum savu grēku un savu dzīvi un seko viņam, tu vari uzticēties, ka parāds ir samaksāts. Un dzīvot ar bailēm, tas ir viens grāvis, bet pastāv arī otrs grāvis. Proti dzīvot apziņā, ka Dieva likumi jau vairs nav aktuāli, jo, redz, Dievs ir piepildījis caur Kristu visu likumu. Šo otru grāvu sauc par antinomiānismu. No nomus likums un anti pret, kur mēs sakam, mums vispār vairs likums, Dieva likums nav aktuāls. Bet tāpēc ir svarīgi saprast, kā Dieva likumi darbojās pirms un pēc Golgātas. Tur ir būtiska atšķirība. Bībelē dotie Dieva likumi ir sadalāmi 3 daļās. Morālais likums, ceremoniālais likums un civilais likums. Un mūsu ticības apliecība īsi piemin šīs 3, es vēlos to arī nocitēt, un tie, kuriem interesē vairāk arī uzzināt par to, mēs ceturtdienās tad ejam cauri visai tai ticības apliecībai, šeit tikai īsi pieskaramies. Par morālo likumu ir teikts tā: tas pats likums, kas sākotnēji bija ierakstīts cilvēka sirdī, arī pēc krišanas turpināja būt pilnīgs taisnības mērauklas standarts, un Dievs to deva Sinai kalnā 10 baušļos un uzrakstīja uz 2 plāksnēm, no kuriem pirmie 4 ietver mūsu pienākumu pret Dievu, bet pārējie 6 mūsu pienākumu pret cilvēku. Tātad morālais likums ir mūsu attiecības pret Dievu un mūsu attiecības pret mūsu pienākums pret līdzcilvēkiem. Ceremoniālais likums. Bez šīs bauslības, ko parasti sauc par morālo, Dievam patika dot Izraēla tautai ceremoniālos likumus, kas ietvēra dažādus simboliskus priekšrakstus daļai attiecībā uz pielūgsmi, iepriekš attēlojot Kristu, viņa žēlastības darbus, ciešanas un labums, un daļai sniedzot dažādas pamācības par morālajiem pienākumiem. Visi šie ceremoniālie likumi būdami noteikti tikai līdz atjaunošanas laikam, ar Jēzu Kristu, patieso Mesiju un vienīgo likumu devēju, kurš no tēva bija apveltīts ar varu šim nolūkam, ir atcelti un noņemti. Tad ceremoniālais likums attiecās tikai uz Izraēlu, un tās bija Izraēlam dotās svinamās dienas, svētki, kas attiecās uz tiem garīgiem svētkiem. Arī mūsu šodienas tekstā mēs redzam, Pāvils viņus piemin. Lai neviens jūs netiesā par ēdienu, par dzērienu, par attieksmi pret svinamām dienām, par jaunmēnesis svētkiem vai sabatu. Šis viss ir šīs ceremoniālās lietas, kuras Dievs ir devis Izraēlam, lai Izraēls izveidotu svētku praksi, kura visa rādīja uz Kristu.
Un interesantā veidā šeit Pāvils piemin svētkus, jaunmēnesi un sabatu, kas ir tāda vecās derības formula, ka šādā secībā atspoguļo gada, mēnesi un nedēļas kalendāru. Un trešais ir civilais likums, un tur ir teikts tā: viņiem viņš deva arī dažādus tiesiskos, jeb civilos likumus, kuri zaudēja spēku līdz ar šīs tautas valstiskās iekārtas izbeigšanos, un tagad nevienu vairs nesaista šī iedibinājuma spēkā. Tātad morālais likums ir tas, kā tie 10 baušļi, kur tiek mūsu attiecības ar Dievu un cilvēkiem risinātas. Ceremoniālais likums ir Izraēla svētki, un civilais likums bija Izraēla likums, kas attiecās uz Izraēlu tautu. Visus šos 3 likuma veidus Kristus ir piepildījis, mirstot pie krusta un nodzīvojot pilnīgo dzīvi. Un pēc tam neviens mūs vairs nevar tiesāt pēc šiem. Mēs esam brīvi, un tāpēc arī mēs nevaram pazaudēt savu glābšanu, ja mēs pa īstam esam piedzimuši no augšienes, jo mums vairs nav neviens, kas var kaut kādā veidā mums pateikt, tu esi pārkāpis šo vai šo vai šo likumu. Par to runā Pāvils Romiešiem 8. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Nav. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Bet jautājums ir, tas nozīmē, ka vairs neviens no šiem likumiem nav aktuāls, mēs viņus varam ignorēt. 2 jā, 1 nē. Ceremoniālais likums ir Izraēlam, civilais likums ir Izraēlam, bet morālais likums ir likums, kas attiecās uz visiem cilvēkiem, un šis likums ir šie baušļi. Tad mēs viņu joprojām ņemam vērā, mēs dzīvojam pēc viņiem. Tas vairs nevar mūs pazudināt, kā mēs tikko lasījām Romiešiem 8, bet tiem, kuri to lieto, pat neticīgie, tiem tas nāk par svētību. Un Pāvils raksta Timotejam, mēs zinām, ka likums ir labs, pats par sevi viņš ir labs, ja to lieto pareizi. Tas ir aicinājums mums katram, kā kristiešiem, šo likumu ņemt vērā, bet lietot viņu pareizi. Nevis kā biedu par mūsu glābšanu vai tiesas dienu, bet kā ceļvedi mūsu dzīvei. Un vēl viņš raksta Romiešiem 7, tātad bauslība ir svēta un bauslis ir svēts un taisns un labs. Un arī Jēzus teica, ka līdz pasaules galam likums, bauslība būs aktuāla. Viņš saka Mateja 5, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību un praviešu. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Un viņš to arī izdarīja. Jo patiesi es jums saku, iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas notiks, kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem, un tā mācīs cilvēkus. Tas tiks saukts par vismazāko debesu valstībā, bet kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu debesu valstībā. Tātad Dieva likums ir piepildīts caur Kristu, un tomēr viņš ir spēkā, viņš ir aktuāls tādā ziņā, ka tas ir Dieva prāts un mums vissvētīgākais ceļš, kādu mēs varam dzīvot šajā pasaulē. Un tas parāda arī to vienīgo redzamo atšķirību starp viltus kristieti un patiesu kristieti, proti paklausība. Paklausība ir tā, kura parāda, ka tu tiešām seko Kristum. Un paklausība nāk no tā, ka tu Dieva likumus un Kristus likumus mācies, lasi, mēģini saprast un arī pildi savā dzīvē. Kāds ir teicis, ticēt Jēzum, bet nepaklausīt viņam ir precīzi tas pats, ko dara Sātans. Un tad Pāvils noslēdz ar skaistu metaforu mūsu pēdējais punkts,
kas būs arī īsākais. 17. pants par likuma ēnu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristū. Pāvils šeit lieto šo fundamentālo pretstatu. Nākamības ēna pret nākamību. Burtiski vārds nākamība grieķu valodā ir ķermenis. Ēna pret ķermeni. Pāvila pamatdoma ir, ēnai ir nozīme tikai tāpēc, ka eksistē ķermenis, kas met šo ēnu. Šie Dieva likumi nebija kļūda vai kaut kas ļauns, to vērtība bija tieši tajā, ka tie visu laiku norādīja uz Kristu. Bet, kad ir atnācis Kristus, tad turēties pie ēnas, kā pie nepieciešamības, nozīmētu nesaprast, uz ko šī ēna patiesībā visu laiku norādīja. Paskatieties lejā uz savām ēnām. Tās ir šeit tikai tādēļ, ka jūs šeit esat. Jau ēdenē pirmais likums ēd no visiem kokiem un neēd no šī koka bija kā ēna, kuru meta kāds ķermenis. Tikai tobrīd cilvēkam šis ķermenis vēl nebija redzams. Sinai kalna baušļi bija kā ēna, kuru meta ķermenis, kurš tobrīd vēl nebija redzams. Līdz Betlēmē piedzima mazs ķermenītis. Un tas izauga pietiekami liels, lai būtu piesitams pie romiešu krusta. Un tā atklājās visai pasaulē, ieskaitot cilvēkus, ieskaitot velnu un viņu valdniekus. Kas bija šo ēnu avots? Un tādēļ katru reizi, kad tu domā par Dieva likumiem, nedomā par to kā par kaut ko grūtu vai ierobežojošu. Domā par Kristu. Un ikreiz, kad tu domā par Dieva likumiem, nejautā sev, kādēļ Dievs ievies šos likumus. Nedomā tādēļ, lai padarītu mums grūtāku dzīvi. Domā tādēļ, lai būtu pietiekami grūti, ka mēs tos nespējam piepildīt. Tādēļ ir vajadzīgs Kristus. Un šie likumi bija kā ēnas, lai liecinātu, ka ir vajadzīgs šis ķermenis, kurš kādien nāks, piepildīs šo likumu, kur mēs nespējam. Un mēs caur viņu tiekam izglābti. Un tā nu šodienas 4 punkti likuma parādraksts, kas tiek piesists pie krusta, likuma vara, kura tiek pārcelta no ļaunuma valdniekiem, parādu piedzinējiem uz Kristu, likuma aktualitāte, kura joprojām ir spēkā, tāpēc, ka likums ir labs un tomēr tas mūs vairs nespēja notiesāt. Un likuma ēna, kura rāda uz īsto ķermeni. Vai atceraties Williamu Džoisu? Viņa paša parakstītais dokuments beigās liecināja pret viņu un palīdzēja aizvest viņu līdz nāves spriedumam. Iedomājieties, ja šajā tiesas prāvā šo dokumentu izvilktu kā pierādījumu, bet viss, kas tajā liecināja pret viņu, būtu pilnībā izsmērēts un nesalasāms. Mēs teiktu, tā ir pierādījuma iznīcināšana. Kurš to izdarīja? Kolosiešiem 2 Pāvils saka, ar tavu parādrakstu Dievs ir izdarījis tieši to. Viņš to iznīcināja. Un ja pats Dievs ir iejaucies un iznīcinājis pierādījumu, kas liecināja pret tevi, tad no kāda sprieduma tu vēl baidies? Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavu vārdu, paldies, ka tas ir dzīvs un ka tas nav tikai burti uz papīra, bet tā ir tava griba, tavs prāts, tavs dziļums, tavs skaistums. Paldies, ka tu ļauj ielūkoties mums tajā gudrībā, kur jau pirms pasaules radīšanas tu
savā skaistajā prātā bija izlēms. Paldies, ka tu to slēpi šiem valdniekiem, šiem varenajiem un padarīji to redzamu un zināmu mums vienkāršiem ļaudīm. Tas ir atgādinājums, cik mēs esam zemi, ka tu par mums apžēlojies un vienlaikus, cik mēs esam augstu celti. Palīdz, ka šī patiesība nepadarītu mūs lepnus, bet ka tā arī nenoniecinātu to, kas mēs esam, jo mēs esam tevis izpirkti. Palīdz, ka mēs varētu ar šo tavu patiesību tikt stiprināti, ka mēs varam iet un ar atbrīvotu apziņu iet un kalpot tev, būt par lieciniekiem un rādīt citiem cilvēkiem uz krustu, dzīvot paklausībā tev, parādot, ka likums ir labs, bet vienlaikus arī liecinot par to, ka ir vajadzīgs šis ķermenis, bez kura mēs neko nespējam. Lai tev, kungs, ir visa slava un gods un pateicība. Amen.